1919. gada 11. novembrī Rīgā izšķīrās 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas liktenis. Jaundibinātās Latvijas valsts armija uzvar Rietumu brīvprātīgo armiju, jeb tā saukto Bermonta karaspēku. Pēc šīs kaujas kļuva skaidrs, ka Latvija ir nosargājusi savu neatkarību. Par godu Latvijas brīvības cīnītājiem šo dienu, 11. novembri, atzīmē kā Lāčplēša dienu. Garkalnes novadā Lāčplēša diena ir īpaši svētki, kam gatavojas gan skolas bērni, gan viņu vecāki, gan arī novada vadība. 11. novembris, protams, ir izšķirošais datums cīņā par Latvijas neatkarību, šī gadījumā pret Bermontu, un tad jau, vēl pēc gada jau mēs bijām ar stabilu armiju, neatkarīga valsts, arī ar stabilu jau robežu, ja, Krievijas pusē, un tad jau mēs jau bijām sapratuši, kā valsts un valstiska struktūra, kas mēs tādi esam. Es vienmēr esmu domājis par to, kā, tajā laikā varēja atbrīvot to Rīgu bez kādiem sakariem, bez telefoniem, mobīlajiem, tā skaitā. Ja. Kā vispār cilvēki varēja komunicēt un kā šīs armijas daļas savā starpā tur sazinājās. Ja. Protams, ļoti liela izšķiroša loma bija arī Angļu flotei, kas stāvēja toreiz Daugavā un palīdzēja Latvijas armijai, bet tas tomēr ir sekundāri, ja primāri ir tie cilvēki, kas cīnījās un gāja bojā tajā laikā. Jau tradicionāli Garkalnē ceļu kareivju dvēselēm izgaismo slāpes. Kopā sanākot novada ļaudīm un skolas bērniem, kam vēl jāmācās savas valsts varoņu stāsts. Pasākums Lāčplēša dienai veltītais mums sāksies 9. novembrī, jau dienā, kad 2:00 šeit skolas pagalmā būs visiem interesantiem bērniem, gan skolniekiem, gan varbūt tikai Garkalnes iedzīvotājiem, kuri brauc un mācās citās skolās, būs iespēja piedalīties dažādās šķēršļu joslās un dažādos sacensībās, 7 kontrolpunktos. Šos te kontrolpunktus mums palīdz organizēt Latvijas bruņoto spēku ādažu bataljona vīri. Un no 2 līdz 4 laipni gaidīt visi šeit mūsu skolas pagalmā. Ap 5:00 sāksies lāpu skrējiens pa Garkalnes ielām, jau tradicionālais, kas aptuveni 12 gadus mēs to darām. Un šogad lāpu skrējienā piedalās arī mūsu viesi. Viesi no Lietuvas Meškuļķa ģimnāzijas, no Igaunijas, no Kjērtlas ģimnāzijas, no Skaistkalnes vidusskolas. Un Berģu, protams, Berģu skolas jaunsargi. Tātad tas ir 4:30. 6:00 mums sāksies tāds svinīgais mirklis pie ugunskura. Pie ugunskura, kas arī ir skolas pagalmā un speciāli iekārtotā vietā. Un tur tad mūsu pulku kuplinās un pasākumu krāsaināku padarīs vīru kopa vilki, Skaistkalnes vidusskolas pūtēja orķestris, mūsu jaunsargu vadītājs Ziedonis Ločmelis lasīs savus dzējoļus, un, protams, svētku salūts par godu šiem svētkiem. Un tad mums arī būs vakarā tāda sadziedāšanās pie ugunskura, tas jau pēc svinīgās līnijas. Un tad varēs nobaudīt kādu šķīvi arī strēlnieku zupas no lauku virtuves labumiem. Svētku reizē ar suminājumu un pabalstu tiek atminēti novadā dzīvojošie ļaudis ar īpaši grūtu dzīves stāstu, tie, ko padomju vara represējusi. Tie cilvēki, kas ir ņēmuši aktīvu dalību, palikuši ļoti maz. Un katram cilvēkam ir patīkami, ja viņi atceras un kaut vai drusciņi novērtē. Man liekas, no Garkalnes novada puses tas ir ļoti pozitīvi. Cik es zinu, tad ļoti aktīvi sociālais dienests darbojas šim ziņā, un cik te apkārtējiem vajadzēs palīdzību, gan arī pēc aiziešanas, gan arī dzīves periodu laikā, viņi ārkārtīgi palīdzējis, sociālais dienests. Par priekšsēdētāju Mārtiņu, tur nav koronāts, cepur nost. Viņš ir ļoti atsaucīgs, izpalīdzīgs. Visus laipni aicināt 9. datumā Garkalnes skolā, jau 2 sāku šis pasākums, un
Un es tikai būšu priecīgs, ja cilvēki nāks un skatīsies. Vilki jau ir ārkārtīgi laba kaut vai muzikāla grupa, teiksim, kas ir ļoti patīk. Nu, man arī viņi ļoti patīk, ir ļoti patriotiski un vajadzīgi. Ja. Nu, tā, tas attiecībā par to 11. novembri. Bez tam, sakarā ar 18. novembri, ja, nu, mēs, protams, esam pieņēmuši lēmumu par pabalstu dāvinājumu politiski representētajām personām, ja, un, teiksim, katrai politiski representētajai personai piešķiram, nu, kā jau katru gadu, 50 latu tādu tā kā pabalstu, nu, kas bieži vien ir ļoti svarīgi šiem vecajiem cilvēkiem, nu, kaut vai dāvanu nopirkšanai neatkarības svētkos. Ja. Nu, lūk, nu, tā kā pie tā šeit man ir lēmums, kur nolēmuši visi mūsu deputāti, tā kā es uzskatu, kad arī mēs saprotam, teiksim, kad tas nav daudz, ja, kā represētai personai, teiksim, piešķirt to naudu, bet nu, tomēr mēs par viņiem domājam un atceramies. Gan liels, gan mazs tiek aicināts uz svētku pasākumiem Garkānas novadā, lai izjustu svētkus un Latvijas spēku, ko dod stipri ļaudis sakārtotā vidē.